Mani sauc Simona Nikovska, man ir 16 gadi. Es mācīšos Liepājas valsts tehnikumā par loģistikas darbinieku. Es strādāju Top veikalā Sila iela Liepājā. Mani sauc Raivo Mārtiņš Miltiņš un man ir 18 gadi. Jaunajā mācību gadā es mācīšos 12. klasē. Es strādāju Liepājā, Karostas Pulkoša Brieža ielas Topā. Izvēlējos strādāt veikalā Top, lai uzzinātu kaut ko jaunu, pieredzi un palīdzētu ģimenei ar finansēm. Vasarā izlēmu strādāt veikalā Top, jo man vasarā ir ļoti daudz brīvu laiku, kur es vēlējos aizpildīt kaut kā liederīgi. Un, manuprāt, darbs ir viens no liederīgajiem veidiem, jo tu par to saņem naudu, kur es pats varu tērēt. Šī nav mana pirmā darba pieredze. Es biju sākusi strādāt bērnu dārzā Pauklī 2021. gadā, un 2022. gadā es sāku strādāt šajā pašā Top veikalā. Šī nav mana pirmā darba pieredze. Esmu strādājis teritoriju uzkopšanā, bet pēdējos 3 gadus jau strādāju Top veikalos, tieši vasarā. Par vasaras darba iespējām uzzināju caur manu mammu, jo viņa te bija strādājusi tieši šajā veikalā. Tā kā es esmu strādājis Topā iepriekš, tad es, protams, zināju par šo iespēju, bet tad, kad bija pirmie gadi, tad es jau arī biju redzējis vasarās, kā citi jaunieši strādā, un es nolēmu, ka tā būs pareizā izvēle. Es jau iemācījos, kā taisīt cenas, plakātus, jo tas bija visgrūtākais. Pats grūtākais bija pieņemt bāzi. Tur ir jāskaita viss, lai būtu pareizi. Pieņemt bāzi nozīmē pieņemt preces. Es noteikti esmu iemācījies saplānot savu laiku labāk. Esmu ieguvis šīs darba zināšanas, kā labāk strādāt, noteikti kā labāk komunicēt ar cilvēkiem. Man ikdienas darba pienākumi ir pieņemt preces un viņus likt skaisti pa plauktiem. Man ikdienas darba pienākumi ir produktu izvietošana zālē, regulāra termiņa apskate un klienta atbalsts. Mana darba diena sākās no 8 rītā, beidzās līdz 4 pēcpusdienā. Top veikalā strādāju šogad no jūlija sākuma līdz augusta beigām. Manuprāt, tas, ka es neesmu sautīgs, esmu izpalīdzīgs, savā ziņā komunikabls. Un tas palīdz man veikt darba pienākumus labāk. Plānojam nākamā vasarā strādāt Topā. Tā kā man nākošais ir 12. klase, tad es došu iespēju citiem jauniešiem strādāt manā vietā. Ieteiktu skolēniem strādāt Top veikalā, jo te ir atsaucīgi kolēģi, kas palīdz vienmēr. Nav grūti te arī strādāt, kā es biju domājusi. Es domāju, ka jā, jo tā ir fantastiska pieredze, var iepazīt jaunus un dažādus cilvēkus, darba pieredzi iegūt. Es baidījos, kādi būs kolēģi, cik grūti būtu strādāt. Bet patiesībā te nav nemaz tik grūti strādāt, un kolēģi ir ļoti atsaucīgi. Es esmu paspējis izbaudīt vasaru, spēlējot volejbolu, iziet pastaigāties. Savā brīvajā laikā es pavadu daudz laika ar draugiem, spēlēju futbolu, skatos futbolu, spēlēju volejbolu un dažādas citas aktivitātes.